svētki. Es jau gribētu teikt, skaitlis 4 arī manai sirdī un vēstulē ļoti tūs ir skaitlis 4, bet es saprotu, ka daži varbūt zina, daži varbūt nemaz nenojauši, kas ir noticis. Ne jau nav labi tā darīt. Tur jau ir ar skaņu, pēc tam skatīsies šausmas. Bet lūk, arī viens cilvēks, kas beidzot īstā brīdī, īstā laikā un īstā sekundē saprats, ko nozīmē šāds te kolektīvs. Kādā gadījumā vai cienījamais mākslinieks, žurnālists, izdevējs un vispār cilvēks, kas ar sirdi un dvēseli mīl rakstīt, radīt, apsaukāt un cildināt. Kā jūties svētkos? Brīnišķīgi. Vai tu jūti, ka te ir jubileja, kad jau 4 gadi vispār? Un cik tagad gadi jau ir? Vai cik nedēļas ir tavai tiešai sadarbībai ar šiem te? No jau būs 3 mēneši. Tā kā, kad būs 4. mēnesis, tad varēsi jau... Kad būs 9. mēnesis, ja 9. mēnesī augļi ir. Nē, mums jau 4. mēnesī ir. Tas ir redz gadījums, ka 4. mēnesī jau ir augļi. Un es redzu, suns, kungs, redziet, visi te šādi apģērbi, kaklsaita un krakls. Tas ir uniforma vai tāds dzīves stils? Sieva teica, ka tā vajadzīgs. Klau. Tā muļķīgi laikam sanāca, ne? Bet, jā, tāds bija tāda lieta. Nodibinājām, uztaisījām, kaut strādā. Mēs arī bišķiņu šo tā darām, vai ne? Nu, viss notiekās. Ļoti atvainojies, šeit tomēr ir cilvēki, kā teikt, televīzija, tas ir vairāk nekā dzīvesveids, tāpat ir lielā mīlestība. Es redzu, mēs šodien tā vairāk par krāsām, vai Sandra šīs rozīgi, maigās, sievišķīgās krāsas speciāli šodien izlietojusi? Protams. Tieši tāpēc, ka demo ārta vēl ir tāds rozās zīdainītis. Un arī rozās skaistās cerības. Bet šodien vai jau ir sagatavota uzstāšanās programma, vai es redzu? Protams. Es saprotu, demo ārsts tas uzliek zināmas pienākumus. Vai uz maigajiem pleciem tu vienmēr jūti to pienākumu nastu? Jā. Studentiem kā vienmēr vislabāk garšo alus, vai ne? Tagad šampanietis tas nav īstais studenta dzēriens. Alus būs virtīgi. Paldies. Meitenes, protams. Tagad ir pienācis jubilejas brīdis. Tu jau biji plānojis, ka viņš notiks tieši šajā laikā un tieši šāds, vai tas ir nejauši? Nē, mēs 2 mēnešus atpakaļ meklējām telpas, un mēs vienīgās brīvās. Es redzu, ka sievietei rokās ir kaut kāds šķidrums. Kas šeit glāzē? Viskijs ar kolu. Tas ir tā dienesta lietošanai, vai tas ir brīvā laika dzēriens? Es domāju, vairāk brīvā laika dzēriens. Šodien cik apmēram miligramu jau ir maigajā organismā? Jūs domājat, ka es rēķinu? Kā taču jārēķina, tas ļoti svarīgi. Vismaz 3 glāzes. Suomalaisina musta tuntuu hirveän hyvältä. Man ir brīvi šodien tik saulaina diena un tieši... Ja en mä ole tänne muuten missään tapauksessa tullut, eli Kintas oli niin välttämättä halunnut, että mä teen tälleen, mutta okei, mä teen näin ja tää kuuluu meille ja mä maitentä. Viņš teica, nevajag dzert tik daudz kā Kintars, bet tāds šķidāt te. Merci beaucoup, everything. Okay. Kintas, thank you. Tad visiem paldies, arī jums, Tiksāno Lenonens. Vai ir skaidrs, kādu kokteili, ja lūgt uztaisīt, piemēram, kokteili ar nosaukumu silikons, kas viņā būtu jāliek iekšā? Spriežot pēc šī vakara, noteikti tur būtu džins, tas ir amūrs un toniks. Tas viss pieprasītākais šovakar. Jau noskaidrots? Jā. Tas viss ātrāk tukšojā? Jā, tā arī ir. Tas ir kombinācija, tā iet bez tā, protams, arī, teiksim, viskija. Jūs tauta ir iecienījis viskijas. Vai jums tuvi radinieki nav muzikanti, aktieri, dziedātāji, jo tik artistiski sievieti beidzamā laikā man nav nācies vienkārši redzēt? Man ir tuvi radinieki. Pati. Un vēl? Es pati. Bet tomēr kādas skolas, kādas ietekmes? Visaugstākās skolas, visaugstākās ietekmes un visilgstošākie darba gadi. Protams, tā ir pieredze un vēlreiz pieredze. Kādā veidā tomēr var panākt to, ka visu laiku var smaidīt? Kādu kosmētiku jālieto, kas ir jāēd, kāda ir jābūt diēta, es nezinu. Jāēd puķkāposti. Visu laiku? Visu laiku. Zaļi. No alkoholiskiem dzērieniem, kas jālieto? Pēc iespējas mazāk. Vīrieši? Tikai viens. Visu laiku? Visu laiku tikai viens. 20 gadus. Lieliski. Vai principā ir grūti komandēt vīriešus, vai labāk tomēr sieviešu? Un kolektīvā gribētos, lai būtu vairāk vīriešu vai vairāk sievietes? Ne, vīrieši nav grūti komandēt, bet jau kopš seniem laikiem es esmu bijis gandrīz tā kā čoms. Savējā? Savējā. Vai savējais? Savējais. Tas ir vajadzīgs, lai cilvēks būtu laimīgs.
labi paēst, iedzert kaut ko garšīgu un blakus mīļu cilvēku. Lieliski, kolosāla recepte. Tur notiek viss. Tur viss notiek, tas, kas notiek darba dzīvē, tagad notiek alegoriskā veidā. Pilnīgi simboliski, alegoriski. Jā, tieši tā. Es iemidzinu ienaidnieku uzmanību. To be crazy, to be unbelievable, unbelievable.